Un tūdaļ arī sāksim mūsu ātro pēcspēles preses konferences aizrosot mikrofons Arkādijam Birjukam. Māri, 0-0 neizšķirts, vai esi priecīgs par šādu iznākumu šodien? Paldies visiem sanākušajiem. Protams, ka nē. Spēles stils bija spēlēt pacietīgi, vilināt viņus un noķert uz kādu no momentiem. Pusmoments radījām šodien. Diemžēl bišķiņ tajās pusmomentos tā veiksmi nestāvēja mums klāt, kur bija jāiesit, neiesitām. 0-0, pozitīvais, kas no šī visa ir, ka vēl joprojām turpinām sezonu bez zaudējumiem. Bet, protams, mājās mēs vienmēr ejam tikai un vienīgi uz uzvaru. Ko pateiks par divām sarkanajām, kuras bija? Laikam, būs uzbrucējus jāmeklē uz nākamo maču? Uzbrucēji nav jāmeklē uz nākamo maču. Mums diezgan dziļš soliņš ir, vasara vēl nav klāt. Pavasarī visi vēl aktīvi nāk un darbojās, un ir mums uzbrucēji, un domāsim, palauzīsim galvu. Bet par tiesāšanu šodien, ja spēle ir 90 minūtes, tad mēs, man liekas, aktīvi spēlējam kāds 30, ja? Otrā puslaika sākumā, kad tur 5 minūtes kaut ko skaidro un beigās tikai 4 iedod. Labi, mūsu gadījumā pēc divām sarkaniem labi, ka 4 iedod, ne vairāk, ja? Bet katrā gadījumā gribējās, lai ļauj spēlēt futbolu, lai ir šīs emocijas, bet šodien kaut kas bija galīgi cilvēkam, laikam, es nezinu, naktsmaiņa bija pirms tam. Tas kartīts vairāk tomēr no tiesneša puses, ka tu redzi, kā viņš valdīja šo spēli, kā viņš pārvaldīja šo spēli, vai tomēr arī kaut kur tās emocijas tomēr pārlieku pārēm nāca ārā? Es neteiktu, ka šī mums bija kaut kāda super emocionālā spēle no spēlētāja puses. Es ejot prasīju tiesnesim, viņš nav to roku nogulējis nedaudz, jo viņam tas viens plecs visu laiku pirmajā puslaikā bija. Bet, mums te tādas spēles ir bijušas, kad eksplodē viss, man liekas, un kad laukums sāk degt, tā kā šodien, tā nebija emocionāla spēle, es viņu gribēju izbaudīt, bet šodien to futbolu kaifu nenoķēru, tāpēc, ka visu laiku bija pauze. Šodien mēs amerikāņu futbolu spēlējam, kur ir spēle iet 5 sekundes, un tad ir pauze, un mēs atkal kaut ko tur standarts izpildam. Tāda sajūta bija, tā kā vilšanās ir par to visu, bet čemps tikai sācies. Kā vispār apmierināts ar standartiem, ņemot vairāk, ka pirms šīs sezonas arī Matīs Babris piesaistīts, lai strādātu pie šī aspekta? Mēs šai spēlei gatavojāmies ļoti cītīgi. Mums bija 2 teorijas, izanalizēju pa garajām brīvdienām viņu spēli no A līdz Z 2 dienas skatījos. Viss bija skaidrs. Paredzējām viņu startu 11, paredzējām visu, zinājām arī, ka viņi tajos stūros aizsardzībā liek 3 cilvēkus augšā. Bija mums mājas sagatave, kura diemžēl neizgāja tur, kur mēs uzsitām pa vārtiem, beigās mums pēc stūra izspēles, kur trāpīja pa galvu. Tas aptuveni plus mīnus bija tas, kur mēs gribējām, lai tā bumba nonāk un lai tie 3 zaļie pie centra nofilmē to golu izspēli, ja? Nepaveicās bišķiņ šodien, bet, gatavi bijām, viņu standartiem visiem bijām gatavi, tā kā tas nekādu pārsteigumu tur nebija. Un arī Nikola teica, kad viņš paredzēja, ka mēs viņu pārsteigsim un ka viņš bija gatavs tam, ko mēs izdarījām. Tā bija tāda laba 2 stafu cīņa savstarpējā, tāda taktiskā un beigās 0-0. Vai tev bija principāli pret Nikolu, ar kuru kopā mācījies ProUFA kursos vēl pirms pāris gadiem? Man nav tā, ka man būtu pret kādu principiālāk. Es katru spēli gribu uzvarēt un man vienalga tur. Iepriekšējos gadus bija Bjorns un šobrīd ir Nikola. Man ar viņiem visiem ir labas attiecības un zin kā, vienmēr jau patīkam ir uzvarēt otru un tad var līdz nākamajai spēlē visu laiku tā bišķiņu pilināt un iemest un pakaitināt, jā, tā kā, protams, ka gribējās, bet, labi, džentlmenisks neizšķirt šodien, paspiedām roku, pasmējāmies par to, kas tur notika, ne no mūsu komandu puses un ejam tālāk, gatavojamies smilteni. Pasauksim arī Viktoru. Ar vienu provokatīvo jautājumu, bet vienu.
Vai Rūča varēs braukt ar mums uz smilteni? Vai jābrauc jums ir obligāti? Vai jūs viņu izturēsiet? Mēs viņus abus pie jums iesēdījām. Ieroči, sarunāts! Viktor, šodien virslīgas vai pirmās līgas tiesāšana bija? Baidās! Kaut komentāri. Nebūs materiāli. Baidās! Tomēr, labi, pirmais sveiki, paldies faniem, skatītājiem. Man tādas divdomīgas izbaudīju dziedāšanu, klausījos un tā daudz skatījos, kas notiek tribīnē. Tas ir forši un paldies, ka beidzot es to dzīvojā. Nu, vienreiz es to sajūtu, ka mēs tur zaudējam pāris gadus atpakaļ, bet tagad šajā pusē, šajā krastā, tā kā tas bija super, paldies. Tiesāšanu, Liepājas tālu bija jābrauc laikam, bet es negribu kaut ko baigi par tiesnešiem runāt, jo es ar viņiem daudz satiekoties runāju, bet es ceru, ka mēs spēsim viņus tā runā Mārs, ko teica, iemācīt viņus labāk pieņemt lēmumus un nepalikt malā. Valmiera varēsiet uzvarēt? Vai Valmiera varēs mūs uzvarēt? No tā, vai? Nē, es jums jautāju. Vai Valmiera varēs mūs uzvarēt? Nē, 100 puņi. Es domāju, ka mēs varēsim uzvarēt. Tu tagad daudz pirmo līgu skaties, arī droši vien, kad visas spēles redzējis, ar ko šī pirmā līga atšķirās no tā, ko pats es uzvarējis pirms 3 gadiem. Nu, jāatzīst, ka tas ir pozitīvi, kad pirmā līga katru gadu aug. Es nesaku to tāpēc, ka es tagad esmu pirmā līgā, tas tiešām tā ir, un tas Latvijas futbolam tikai nāks pa labu. Es domāju, arī līdz ar to izlasē mums būs labāki panākumi, lielāks konkurences un tā tālāk. Vai es jau kādu noskatījis, piemēram, šodien Mārupiešiem šeit bija viens no tādā uz 17 vecumā, vai tu redzi, tur potenciāli izlasē, piemēram? Nu, 17 viņam tur jāpagaida būs drusku, bet tie, kas atbilst 19, tos es mēģinu čekot. Vēl kādi jautājumi no skatītājiem? Ir viens jautājums Patricovam. Nu, kāpēc tieši Līvona PPK tu izvēlējies? Kāpēc te kaut kādu citu klubu vai kaut kas tam līdzīgs? Tev es satiku pirms spēles, jau tu nāc tajā maskā, tu teici, Dobrecov, tev es atceros, tu tā kā Nīnas tur slēpies, nezinu kāpēc, varbūt es bīstamākais te fans. Neuztraucies. Kā lai tev nenofočē, ja? Nē. Ok, uz tavu jautājumu. Nu, man jāsaka paldies prezidentam Jurijam Žigajevam, Mārim par kopīgo zvanu. Uzreiz saņēmu kopīgo zvanu, nebija pa vienam, kopīgo uzreiz. Un tāpēc es esmu te. Ir prieks. Paldies. Paldies arī jums. Paldies. Tiekamies nākamais. Paldies!